Kredītvēsture ir ļoti vērtīga informācija, tāpēc, kad kredītvēsturē saplūst dati no daudz dažādiem avotiem, un tu vari pārliecināties, vai tas uzņēmums, ar kuru tu vēlies strādāt, vai viņš ir palicis kādam parādā. Paņemot kredītvēsturi par uzņēmumu, tur uzreiz redzi kopsavilkumu, vai šis uzņēmums kādam ir parādā. Ja viņš ir parādā, tad tu redzi uzreiz, cik daudz līgums viņš kavē, kāda summa viņš kavē, cik ir kavēto dienu skaits un cik dažādiem kreditētājiem viņš kavē. Šie apakšējie cipari, tas ir nozares salīdzinājums. Tu vari salīdzināt arī salīdzināmus uzņēmumus attiecīgi pēc apgrozījuma. Tad tu redzi, ka konkrēti šādi uzņēmumi vidēji nozarē kavē tikai vienu līgumu, konkrētais uzņēmums kavē 9. Tālāk jau ir detaļas. Mēs sadalām kavētos līgumus un kavētos rēķinus. Atkal līdzīgi salīdzinājumi pa nozarēm, kopsavilkumu, kavējuma summa. Tu redzi, ka tas ir līzings, tu redzi, cik dienas kavē, tu redzi, ka dati ir atjaunoti. Tāpat tu redzi arī detaļas, kāda tipa kredīts tas ir, vai pats uzņēmums ir aizņēmies, vai viņš tomēr ir galvotājs, un status, piemēram, parāds piedziņā. Ejot zemāk, tu tad redzi, kas ir tas iztrūkstošais viens rēķins. Un mēs redzam, ka tie ir nepilni 18,000, un tas ir nodokļu parāds. Zemāk ir arī vēsturiskā informācija, lai tu vari saprast, kas ar viņu noticis pirms kāda laika. Te mēs rādam informāciju, kas ir līdz 24 mēnešiem. Mēs redzam, ka viņi ir pavisam nesen dzēsti. Pirms 3 mēnešiem konkrētais uzņēmums vairāk kā gadu kavēja valsts ieņēmuma dienestam nepilns 80,000 eiro. Labā ziņa, viņš šobrīd viņus ir samaksājis. Kredītvēsture. Tie ir dati, kas ir atnākuši no visiem mūsu sadarbības partneriem. Un ja tu iegādāsies kredītvēsturi, tu vari redzēt šādu informāciju.